lielākajā daļā sabiedrības uzņēmuma Liepājas rases nosaukums joprojām asociējas tikai ar atkritumu apglabāšanu poligonā Ķīvītes. Taču patiesībā tā darbības jomas ir vairākas. Tā skaitā uzņēmums teritorijas, ko pats šobrīd neizmanto, iznomā citiem uzņēmumiem. Mēs pavisam nesen apstiprinājām uzņēmumu īsa termiņa stratēģiju, kur Liepājas rases kā atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs attīsta savu darbību ne tikai atkrituma apglabāšanā, kas ir viena šaura joma, bet aprits ekonomikas principu ieviešanā, materiālu atgriešanā atpakaļ apritē, vides izglītībā, koordinējot darbības reģionā, atkrituma apsaimniekošanā. Tās viss ir tās darbības, ko mēs tādā plašākā mērogā darām. Un viena no šīm sastāvdaļām arī ir mūsu infrastruktūras, mūsu resursu efektīva izmantošana. Uz zemes iznomātajiem jautājumiem mēs varam paskatīties arī no industriālās simbiozes skatu punkta. Un tas sevi ietver to, ka Liepājas rases poligons strādā sadarbībā ar saviem partneriem un veidojam šo te industriālās simbiozes parku, ja mēs viņu tā varētu nosaukt. Viens no nominiekiem, kas jau ir ilgtermiņā un ir jau mums ilgadējs sadarbības partners, ir Eko Baltijas vides grupas uzņēmums, šī šķirošanas rūpnīca, ar kuru tad mēs kopā arī strādājam jau daudzus gadus. Attiecībā uz apkārtējās vides prasību ievērošanu mēs strādājam diezgan intensīvi, jo veicot visus agrotehniskos pasākumus, teritoriju uzkopšanas pasākumus, vienam īsti nav prātīgi to darīt, jo teritorija ir gana liela, jo savākt vienu teritoriju un otru atstāt novārtā, tas nebūtu īsti prātīgi. Un otrs aspekts, ko mēs varam skatīt šajā kontekstā, ir tas, ka mēs, kā Liepājas rase, saražojam siltumu, to mēs piegādājam saviem nomniekiem, kuri savukārt to izmanto malkas žāvēšanai. Pēc tam, attiecīgi, tad, kad šī malka ir izžāvēta, nogādā to eksporta tirgos. Vēl viens no zemes nomniekiem ir ražošanas uzņēmums, kas pagaidām vēl ir tikai ceļā uz savas saimnieciskās darbības uzsākšanu. Aiz muguras redzamais bija mums ūdens tilpne. Dzīves gan tur daudz nebija iekšā, pāris varbūt tās bija, bet zemes nomniekam ir iedots uzdevums šo te vietu sakārtot. Viņi to arī sākuši ir darīt. Šī te ūdens tilpne tiks aizbērta un attiecīgi pēc tam tiks veikts visas pārējās darbības, lai uzsākt visticamāk jau kaut kādu veidu ražošanu. Ceļš uz Sejā Liepājas rases teritorijas nomnieka statusu nav īpaši sarežģīts. Tiesa gan pašu brīvo iznomājamo zemes gabalu vairs nav atlicis daudz. Mums ir publicēts mājaslapā regulāri atjaunojam informāciju par teritorijām, kuras ir pieejamas arī šobrīd. Gan poligonā vairāk nav brīvu teritoriju, bet, piemēram, Šķēdē, vecajā rekultivētā izgāstuvē, ir brīva teritorija, kur jebkurš interesents var izrādīt interesi, uzrakst iesniegumu. Tad mēs rīkojam atklātu izsoli, un caur šo procedūru tad pretendents tiek pie zemes nomas līguma. To uzņēmumu darbības jomas, kas teorētiski varētu kļūt par Liepājas rases zemes nomniekiem, var būt visdažādākās. Ņemot vērā pasaules tendences, kas notiek kokrūpniecības sektorā, kad ir vēlme pat un interese, vēl gan nav rezultējies ne ar kādiem tādiem taustāmiem rezultātiem par lielāku teritorijas daļu, kur varētu uzbūvēt šo te kokmateriālu kalti un tad jau iznomāt arī un izmantot mūsu sniegtos pakalpojumus. Teorētiski var arī šokolādes konfekšu ražotājs, jo mēs meklējām nomniekus diezgan aktīvi un pieteicās arī zemeņu audzētāji, augļu kaltētāji, tad, kad mēs meklējam, kā izmantot efektīvāku siltumu, kas mums rodas no atkritumu gāzes, ražojot elektrību un papildus siltumu. Tā kā teorētiski var būt arī tādi. Atgriežoties pie sižeta sākumā runātā, lielākais, redzamākais un sabiedrībai zināmākais Liepājas rases teritorijas elements joprojām ir un paliek nešķiroto atkritumu kalns, kurā pamazām krājas no visa reģiona atvestie nešķirotie atkritumi. Tas šobrīd ir jau vairāk nekā 20 metrus augsts, un tā augšējās virsmas platība pārsniedz 9 futbola laukumu izmērus. Un tā kā bezgalīgi vertikālā virzienā to audzēt nebūs iespējams, šobrīd jau sākti sagatavošanās darbi, lai kalnu pamazām austrumu virzienā varētu sākt paplašināt uz sāniem.